Ko cīņas sporta fani? Šodien atkal esam Rīgā. Tūlīt pat iesim skatīties, ko tad cilvēki zina par 20. oktobra cīņām Arēnā Rīga ar nosaukumu Klondike Fight Arena. Sveiki! Mēs jūs varam mazliet palūgt uz īsu brīdi? Paldies! Nevajag palūgt viņu uz īsu brīdi. Sveiki! Vai varētu mazliet palūgt jūs mazu interviju? Kas jūs lūdzu būtu? Es esmu Toms un jūs? Sveiki! Kā jūs sauc? Anna. Jānis. Jūs tā kā kopā vai atsevišķi? Kopā. Kopā. Es jau domāju, ka teiks atsevišķi. Sveiki! Telefons varam būs jāpārtrauc. Šī ir ārkārtas intervija, tiešām ārkārtas intervija. Mēs skrējām 3 stāvus pie jums, 3 stāvus. Sveiki, es varētu palūgt jūs uz īsu brītiņu, pavisam īsu. Kā tas sauc? Līva. Līva, tu dzīvo Rīgā? Es no Ventspils. Ventspils. Kā Ventspilī ar laikapstākļiem? Nu, labi, tāda paša kā te. Vai jūs zināt, kas ir cīņas? Kāda ziņa? Kāda ziņa kam? Cīņas ar ko? Tad es domāju, tas ir wrestlings vai kas tāds. Gultā cīņas arī ir? Savā starpā. Cīnaties? Jā, bieži. Kā rumnieki. Mēs jūs novērām jau no lejas. Šī ir ārkārtas intervija. Prasīs 2 minūtes. Kā tevi sauc? Nemoc. Lai arī kur tu punktu, mēs vienmēr tevi noķersim, jo mēs esam sportiski tipi. Kā tev sauc? Madara. Maģa. Klau. Saka, vai Ventspilnieki zina, kas ir cīņas sports? Nu, jā. Kas tas ir? Kur jācīnās? Cīnās kā? Pastāst, kā tev tas liekas? Tas ir laužās ar rokām, sit viens otram. Sports. Man cīņas sports asociējās uzreiz tur, kur tas aplis ir. Un tas sumo piks skājās. Nē, tas nav saistīts ar seksu, tu sajauci. Vai jūs zināt, kas ir Klondike? Klondike klubs, jā. Azartspēļi. Kas ir azartspēles? Kārtas. Biljārds. Arī uz naudu. Ko domā tu? Spēles, kas ir, kurām grūti. Vai jūs gribētu aiziet kādreiz uz Arēnu Rīgu paskatīties īstās cīņas? Vai tu zini, kas ir cīņas sports? MMA. Tu googlē bieži? Dažreiz. Es googlētāju. Skolā vajag. Skolā māc googlēšanu? Jā. Tā skolā tu māc? Rīgas pārtikas ražotāji. Šito mēs izgriezīsim ārā. Klausies, Līva. Vai tu zini, kas ir Klondike? Kas ir Klondike, tu zini? Vai tu esi bijusi kaut reiz Klondikā? Cik reizes tu esi tur bijusi? Tādas 3. Ja es pārbaudīšu un tā nebūs? Kāds? Ja es pārbaudīšu un tā nebūs. Es runāju neskaidru vai kā? Es kaut kā nedzēju. Es nezinu, Es teiktu, ka ir tāds pasākums 20. oktobrī Arēnā Rīga nosaukumu Klondike Fight Arena. Bet man ir kabatā 2 biļetes. Ko jūs būtu gatavi izdarīt, lai jūs šīs biļetes dabūtu? Droši vien tu, ko jūs vēlaties, es vairāk redzētu. Klau, vai tu zini, kas ir Klondike? Jā, es tur gāju 2 dienas strādāt. Kāpēc tikai 2 dienas? Es, ka nepieņem darbā. Jo? Nezinu, Tu nemāki strādāt? nē, Man liekas, varbūt tas bija tāpēc, ka tu googlē. varbūt. Klau, vai tu zini, ka 20. oktobrī Arēnā Rīga notiks tāds cīņas kā Klondike Fight Arena? Nē, nezināju. Tagad zināji taču. Jā. Tu teici, ka nezināji. Tāpēc, ka tu man tikko pateici. Kāda labāk tev patīk vīrieši? Tāda muskuļot vai tā kā no aizmugurs? Man ir vienalga. Man ir vienalga. Man arī. Labi, Līva, klausies. Vai tu esi bijusi Rīgā, Arēnā Rīga? 20. oktobrī tur notiks cīņas, kas saucās Klondike Fight Arena. Kā tipi vīrieši tev patīk? Muskuļot vai tā kā vairāk no aizmugurs? No muskuļu. Bet vai jūs varētu to darīt un nostāties ar kājām uz šī krēsla? Lielāko prieku. Aiziet? Mazs intīms brīdis. Mazs intīms brīdis, un tagad mēs gaidām lielo skūpstu. Mēs gaidām lielo skūpstu. Klondike Fight Arena. Klondike Fight Arena. Tagad 20. oktobrs. 20. oktobris. Labi, 20. oktobris, Fight Arena. Klondike Fight Arena. Klondike Fight Arena. 20. oktobrs, Klondike Fight Arena. 20. oktobris, Klondike Fight Arena. Paldies.